Sveiki! Podkāsts Tornis ir atgriezies, un šodien mums būs maza tāda viegla epizode. Mēs vienkārši runāsim trietā, mēs nedaudz parunāsim par pagājušo gadu, par šo gadu, un nedaudz par mūsu vasaru, un nedaudz kā mums gāja. Lai jums nedaudz atsvaidzinātu, es esmu Madara. Es esmu Roberts. Un es esmu Ramona. Un es domāju, mēs varam sākt ar pagājušo gadu. Tātad mēs varam izvērtēt, kas mums patika pagājušajā gadā un kas mums nepatika. Man liekas, ka pirmkārt mums bija tehniskas problēmas uz beigām. Mums mikrofoni negāja un viss kaut kādas problēmas. Tas nebija kaut kāds jau 3 reizes pēc kārtas vai cik, vai 2? Bija kāds 2 noteikti ielikt, kur galvenais tā pēdējā, tā kā katra epizode jau sanāk ar vien labāk un labāk, un tad domā, tik labi mums sanāca bez apstāšanās, bez aizķeršanās, un tad vienkārši neierakstās. Ar pēdējo tā, man liekas, visi viņi neierakstījās, ne? Jā, tā kā sarunziņā bija daudz ļoti labas epizodes, bet tieši aparatūrīs negāja. Bet, cerams, šogad tas nebūs tāda problēma, lai būtu nedaudz izbaudāmāk un tas viss būtu foršāk. Joprojām nav skaidrs, kas notika. Vienkārši pazud, bet tagad iet, cerams. Nē, pēdējā reizē tur nebija kaut kas ar to vadu, viņš tur tā kā nokritis. Kaut kas tur bija. Viņš attaisies vaļā. Jā, bet nē, viss kārtībā, mēs salabojām. Mēs neko nedarījām, bet jā. Salabojām, viss kārtībā. Kaut kā tā. Tas bija noteikti tas lielākais mīnus pagājušajā gadā. Tad vēl, mēs esam jauni tajā visā. Pagājušajā gadā mums arī, vienkārši viss bija tā ļoti haotiski, jo mēs pie visām garajām epizodēm gribējām īsos video taisīt, bet tur bija čakars, mēs īsti nezinājām, kā taisīt, un tad kaut kad nesanāca uztaisīt, tad kaut kad bija ar lielu nokavēšanos, un tad vienkārši viss bija tā haotiski, nebija kaut kā tā, kā mēs gribētu, tā kā mēs šogad ceram uztaisīt visu tā vairāk skaidrāk un tā kā rutīnu vairāk. Un kas vēl mums nepatika pagājušajā gadā vai patika? Es nezinu, man liekas, mēs baigi daudz centāmies tās epizodes katru nedēļu. Dabūt mums kādu, ja mēs neielikt katru nedēļu, tad ierakstīt, un tas bija daudz pa daudz. Mums kaut kad bija daudz, un kaut kad nebija vispār nekas. Jā. Tad arī, Jā, tad noteikti tā kā taisot to vienu epizodu vai vismaz retāk, tad mēs varam tā kā pievērst vairāk to uzmanību un tā kvalitatīvāk uztaisīt. Tad mums bija tā, sasteigt diezgan varbūt. Kaut kā tā. Tas arī pārsvarā ir viss tas sliktais un labais, bet man liekas, ka uz beigām jau mums tās sarunas ļoti labi gāja. Un man liekas, mēs arī vairāk tā kā pieradām pie tā, un tad tās sarunas gāja daudz labāk, un arī ar tiem viesiem viņi jutās daudz komfortablāk, tāpēc tās sarunas bija interesantākas. Un kaut kā tā. Tad varbūt mēs varam nedaudz aiziet prom no podkāsta, mēs varam parunāt par mūsu vasaru. Roberts var sākt. Man tāds īsti nekas vasarā nebija. Es domāju, kā jau daudz jauniešu manā vecumā. Es strādāju, ne visu vasaru, šogad tikai 2 mēnešus. Un tad bija diezgan aizpildīts tās dienas. Es tā labāk strādāju katru dienu, nekā tur sēžu mājās un nezinu, ko darīt. Jo, lai gan dažreiz negribās strādāt, negribās iet un darīt neko, bet tad es arī padomāju, ko es darītu, ja es būtu mājās. Gan jau neko, sēdēt pie datora, bet tas arī apnikt ļoti ātri. Tad vēl paralēli tam darbam man bija arī futbola spēles daudz. Diezgan jūlijas bija brīvs, tad bija brīvāks, tad bija varbūt 1 vai 2. Bet tā katru nedēļu vismaz spēlēju. Un tad es arī biju tā diezgan aktīvs fiziski pavasar. Un tad jau uz vasaras beigām es devos uz ceļojumā uz Turciju. Bija kā augusta pirmspēdējā nedēļa. Un bija ļoti karsts, 40 grādi vismaz. Tā jau viss izklausās forši, bet daži brīdi tiešām nebija izbaudām. Kaut gan ēnā diezgan ok, diezgan labi likās. Bet biju uz vecpilsētu. Neatceros, kā saucās, Sīde iespējams. Bet tā bija diezgan forši. Bija visādas aktivitātes, kaut kādi koncerti tur notika un bija ļoti interesanti. Ok, un ko darīji savā ceļojumā? Tu tur aizbrauc apstīt Turciju vai atpūsties, un kas bija tās aktivitātes, ko tu darīji? Vairāk jau atpūsties, jo bija ļoti karsts, bija 40 grādi, tur īsti reāli nav kaut kur baigi staigāt pa pilsētu, jo kaut gan bija tāds plāns
bet mēs aizbraucām vienu dienu uz to pilsētu. Un tajā pašā laikā, ko mēs tur aizbraucām, pēc kādām 10-20 minūtēm jau viss bija pārsvīduši, un tad galīgi nebija labi. Tāpēc vairāk tā nedarīsim, un vairāk jau atpūsties, papeldēt, pasauļoties. Lai gan sauļošanās ļoti jāuzmanās, jo ātri pievelk sauli un var apdegt ļoti viegli. Bet tā drīzāk atpūsties, varbūt kaut ko uzspēlēt, jo, piemēram, tur bija pingpong galds arī. To daudz spēlēja šautriņas un visādas citādas aktivitātes. Super. Ok, Ramona, pastāst par savu. Tad vasaras sākumā varbūt tā pilnīgi tīšām, netīšām. Es aizbraucu strādāt uz 2 mēnešiem uz Norvēģiju. Sākumā es negribēju. Un tad tā sanāca, ka varbūt Madara pierunāja. Un beigās tas baudīja vairāk nekā es. Un es aizbraucu uz Norvēģiju jau vasaras sākumā, kaut kādā 11. jūlijā, varētu būt 12. Un sākumā mums iekrita tas, ka mums bija tās dažas brīvās dienas, kad mēs vēl tiešām varējām izbaudīt to Norvēģiju, un mēs bijām tieši Gaupnē, kur ir viena no tādām skaistākajām vietām visā Norvēģijā, un tur bija tiešām skaisti. Un tad, kad es braucu uz turieni, mums bija tā kā uz Gaupni, no Oslo iebraucu kaut kādas 6-7 stundas. Un es biju pārlaimīga, man liekas, visas tās stundas, un es negāju gulēt. Tā kā mēs braucām pa nakti, un es skatījos ārā pa logu, tur bija tik skaisti, tiešām skaisti. Es iesaku visiem tur aizbraukt. Un, es, man liekas, arī visus tos 2 mēnešus biju pārlaimīga. Tā kā es skatījos ārā, man patīk tas zemeņu lauciņš uz ekrana. Un kalni apkārt bija, katru dienu bija tā kā, katros laikapstākļos bija kaut kas cits tāds skaists, vai ne? Un tad mēs aizbraucām, mēs uzkāpām kalnā. Kas vēl, un tad tur bija, mums bija... Mums bija foršs darbs. Mums darbs bija tiešām foršs, sākumā... Pastāst, kur tu vispār strādāji. Mēs zemenes lasījām, sākumā zemenes, pēc tam avens, un, darbs bija tiešām grūts, bet es noteikti iesaku, jo tā ir liela pieredze, bet, ir jāgatavojās tam, ka tu ļoti iespējams vairākas nedēļas lasīs zemenes, tur celsies 4, brauks ar kaut kādu saplīsušu riteni bez bremzēm pa kalnu lejā, tu lasīs zemenes rāpos pa zemi. Cikos mums tur bija jābūt, tad, kad bija tā kā, tas tops bija kaut kādos 5 no rīta, bija jābūt darbā, vai ne? Tad bija vēl vakar. Kaut kad bija līdz kaut kādiem 9 jāstrādā vēl vakarā, un tad pusdienas, tas viens brīvais laiks bija pusdienās kaut kāda stunda, vai ne? Un tur jau jāierēķina tas, ka tu pa kalnu minies augšā riteni līdz tām pusdienām uz mājām, un tā ir roltons. Un pēc tam vēl apakaļ. Un mēs dzīvojām vienā mājā 30 cilvēki. No 24. Jā, 24, Un tajā virtuvē, mums tajā stundas laikā bija visiem jāuztais pusdienas, tiem 24 cilvēkiem tādā mazā virtuvē. Un tā kā bija grūti, ne? Kopējie secinājumi par tavu darbu. Kā tev patika? Tā kā mums bija tā kā visi tie pārējie strādnieki, mēs bijām pārsvarā visi no Talsiem, un es tiešām ļoti izbaudīju visu to laiku, kur mēs bijām kopā. Mums bija noteikti arī diezgan salīdzinoši daudz brīvais laiks vakaros, un tad es novērtēju ne tikai to darbu, kurā es iemācījos tiešām lielu izturību, pacietību, un tas varētu būt grūtākais, ko es jebkad esmu darījusi, bet arī tas brīvais laiks, es ļoti, ļoti novērtēju visus tos labos brīžus ar tiem draugiem, ko mēs pavadījām kopā, un visus tos skaistos skatus un kāpšana kalnos bija tiešām noderīgi. Arī naudu noteikti ļoti, ļoti labi var nopelnīt, salīdzinoši Latviju. Tad kopumā tu novērtēji, ka tu aizbrauci. Es ļoti, ļoti priecīgs. Gan jau arī nākošu gadu braukšu, varbūt vēl pēdējo gadu. Kas vēl tev bija vasarā? Vēl kaut ko? Man liekas jau, ka nē, jo es augusta vidū aptuveni atbraucu atpakaļ uz Latviju. Un tad es izgāju ārā ar dažiem draugiem, kurus visu vasaru nebija satikusi, bet tā jau vairāk neko citu nepaspēja arī. Kā tev ar hokeja treniņiem, jo tu ej hokejā? Vasarā tad nesanāca ar
hokejā iet, bija fiziskie treniņi. Un, jā, tā bija viena no tām lietām, ko es negribēju palaist garām, jo tomēr tā ir tāda svarīga sagatavošanās sezonai. Bet jā, es pirms Norvēģijas mazliet aizgāju, pēc Norvēģijas aizgāju, tagad sākās vakar ledus sezona. Ir jau ok, jo Norvēģijā jau pa tiem kalniem miņoties, tur var vairāk uztrenēties, man liekas. Nu jā, bez ātrumiem. Jā, tas tā interesanti. Nu jā, tad kaut kā pa manu vasaru, pašā sākumā vasarā, līdz vasarai es visu laiku trenējos braukt ar moci, lai noliktu tiesības. Un tad pašā vasaras sākumā, 4. augustā, es noliku tiesības. Un man paveicās, kad es eksāmens man bija tieši tad, kad nebija lietas, jo pēc tam visu laiku bija lietus. Un, nu jā, tas pozitīvais, ka es dabūju tās tiesības, kamēr nebija lietus, bet pēc tam man bija aptuveni nedēļa, jo mēs kaut kur 12. lidojām uz Norvēģiju. Un jā, tad man bija tikai kaut kāda nedēļa, lai brauktu ar moci. Un man, nu jā, visu laiku lietas nebija laiks braukt. Tagad tas bija tā nedaudz bēdīgi. Bet, jā, un tad es arī strādāju Norvēģijā, turpat, kur Ramona. Es biju sarunājusi tur strādāt, un jā, tad es piedāvāju Ramonai, no sākuma viņa negribēja. Tad es viņas pierunāju kopā ar viņas māmu, un jā, tad viņas laik čīkstēja, ka viņi nepavadīs savu vasaru labi. Jā, es atceros, ka man mamma pierunājas tur jānāk iekšā, jā, viņa man pierunājas, nu labi, es tur kādu stundu, viņa kādu stundu vēl stāvēja pie manām durvīm, mēģināja pierunāt, ka tā ir laba iespēja. Man tāds ir, nu labi ir, nu es tā kā varētu, nu tāpat neko nepalaidīšu garām. Un pēc tam līdz tai braukšanai kaut kādu to mēnesi, kas man bija palicis, man kaut kāda depresija bija, es katru vakaru vienkārši sēdēju. Jā, man Ramona visu laiku čīkstēja, ka viņi palaidīs garām savu vasaru un ko neko. Un jā, un tad beigās kaut kā, kad mēs aizbraucām, tad viņai patika daudz vairāk nekā man. Bet jā. Un jā, nu, tas pats, ko Ramona teica, grūts darbs. Jā, es teiktu, ka tā dzīvošana bija trakākais, jo es nezinu, man piemēram patīk vairāk ar dažiem tuviem cilvēkiem vai vienai pašai būt. Un tad es teiktu, ka mums kompānija bija diezgan laba, katrs pa sevi bija diezgan jauks cilvēks, bet, nu, protams, kaut vai ir labs cilvēks, tikai tev nesapas ar viņiem. Un, nu jā, bet nē, tā jau bija viss forši, bet, nu jā, vienkārši tā, nu, nav vispār savu personīgā vieta, jo mēs tur arī pa 2 dzīvojām istabiņās, tādā mazā mājā visi, un, nu jā, un tad darbs kopā, mājās kopā, viss kopā, un tad, jā, un tā dzīvošana arī tur nebija tā labākā tie apstākļi, tur bija 2 dušas visiem, kas tur negāja, un tad tā mazā virtuve un viss tas. Bet, nu jā, nu tie tā, nu tagad it kā sīkumi, bet es teiktu, ka tas bija tas lielākais, kas man tur nepatika, tad, jā, darbs arī bija grūts. Es teiktu, ka mentāli vairāk grūts nekā fiziski, jo, nu, fiziski arī bija grūti, tur kājas sāp, muguras sāp, viss sāp, un nu, no sākuma ir ok, beigās arī bija ok, bet, nu, te, kad ir tās intensīvās dienas, tad tu vairs nezini, kā tev vispār tur iekārtoties. Tad tev kājas sāp, tad tev muguras sāp, tev nav tāda pauze, kur tev ir ērti, un tad tu vienkārši jūdzies. Es jau biju aizmirsis par tām muguras un kājas sāpēm. Nu, tas nereāli. Tās dienas, kad tev ir rītīgi, nu, visu dienu jālasa. Tās muguras sāpes vienkārši neizturams. Man nekādas zāles nepalīdzēja. Es dzēru vairākas tabletes dienā. Jā, mēs tur visi dzērām zāles, un mēs tur, piemēram, tur vienai meitenei no Ventspils, viņai tur bija zāles, kas strādājas, viņai tur visu laiku gāja prasīt tās zāles un tādā garā. Bet jā, es teiktu, ka, nu jā, tas darbs bija grūts, bet, nu, grūtākais, es teiktu, ka man bija tā dzīvošana, man īsti tā nevisai. Bet jā, vēl Norvēģijā man dzīvoja māsītes tieši Gaupnē. Un, jā, tad es satiku viņas un viņas dēlus, kurus es nebiju satikusi. Tas bija ļoti forši un arī tur pavadīt laiku kopā ar viņiem. Tas arī man bija tāds milzīgs pluss. Un, nu jā, protams, bija daudz kas forši, piemēram, visi tie skati un bija arī daudz forši atmiņas. Bija ļoti daudz kas forši un, jā, protams, tā alga. Jā, un tad uz beigām, kad palika tās vieglākās dienas, tad mēs, nu jā, arī aizbraucām, es pašā ar savas māsītes braucu tur, nu, ar viņas dēlu pa kalniem un tādā garā. Jā, bija ļoti forši. Es teiktu, ka kopumā ļoti forša pieredze, man ļoti patika. Un visticamāk braukšu nākamgad, bet to vēl redzēsim. Ko tu vairāk, kā tev liekas, ko tu vairāk iegūni no tām, kad es nezinu, no tā pavadītā laika ar draugiem vai no tā darba, kas tev ir tas
lielākais iegūms? No darba es noteikti dabūju izturību, jo es nezinu, cik reizes es gribēju vienkārši paņemt riteni un maukt mājās. Jā, mēs visi reāli jukām prātā, tā kā tas tiešām bija traki. Jā, tā kā noteikti tur bija izturība. Piemēram, tagad es teiktu, ka tajā brīdī es varbūt to nesapratu, bet, piemēram, tagad atskatoties atpakaļ, es saprotu, ka, nemaz nebija tik traki. Nē, es ticu, ka tajā brīdī bija, bet, piemēram, tādā skatoties, vienkārši nedomāju, es nezinu, ieslēdzu kaut ko, nezinu, ko tādu, ok, tu jau visu dziesmas esi atklausījies, tev īsti nav ko klausīties, un tev jau apnīkā tur kāds pļāpā ausī, tur 10 stundas dienā. Un, jā, bet, klusumā arī nevar nostādīt. Un, jā, vienkārši, es nezinu, atrod kaut ko klausīties, un vienkārši mauc, es nezinu, vienkārši ignorē tās sāpes, ignorē domas, un vienkārši mauc. Tā ir kaut kāda atziņa man, ka vienkārši, es nezinu, jo es tur daudz laika vienkārši pavadīju darbā, vienkārši domājot, es neko nedaru. Bet nē, jā, kurš vienkārši jāstrādā ir. Un, ja tev ir tas darbs, tad tas arī ir jādara. Jā, un tad vēl tāda atziņa, ka man ļoti patīk mana ģimene, man viņa ļoti pietrūka. Bet jā, vēl arī man ļoti, es sapratu to, ka es ļoti vēlos redzēt vairāk pasauli, jo tas bija kaut kas jauns. Tur Norvēģijā viss tie kalni, tas vienkārši bija no sākuma neticami, neaprakstām. Un jā, ļoti daudz atziņas, ļoti daudz. Bet jā, noteikti lielākais ir tas, ka vairāk jānovērtē tas laiks ar saviem tuvajiem, tā izturība un kaut kā tādā garā. Jā, man liekas, tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs darbs bija. Es nezinu, tur varētu ļoti daudz runāt vēl, un tiešām ļoti daudz mēs ieguvām, man liekas. Jā. Jā, kaut kā tā. Vēl kaut kas, ko vēlamies pateikt par mūsu vasaru? Bija ok. Vai mums pietrūka podcasts? Ļoti. Jā. Tev? Nē, jā. Nebija ilgi, es neesmu jau bijis, nezinu, cik epizodēs. Cik es esmu bijis 2. Jā, tas arī viss. Un jā, es nezinu, es domāju, mēs varētu pateikt mūsu jaunumus. Jā, par šo gadu. Tātad šogad, pirmkārt, tā visjaunākā lieta ir tas, ka pagājušajā gadā mēs bijām 3. Šogad mums pievienojas vēl 2 meitenes, Paula un Elizabete, no 10. klases. Un viņas savus epizodus ierakstīs atsevišķi. Mēs 3. Protams, parasti būs viesis un 2 no mums. Un tad viņas tur rīkosies, kā viņām vajag. Vai nu viņas 2, vai nu ar viesi. Cik es sapratu, pārsvarā ar viesiem. Bet par to, lai viņas pašas pastāst, cik viņas vēlas. Bet jā, visas epizodes būs šeit, vienā kontā. Un tad es domāju, ka arī, ja viņas kaut ko gribēs likt, tā arī būs viens un tas pats konts. Jā, ar viņām jūs kaut kad iepazīsieties. Tas ir tas lielākais jaunums. Un, jā, tad vēl mēs šogad esam bišķiņi strukturētāki izdomājuši un bišķiņi realistiskāk, ko mēs vēlamies. Tātad mums būs aptuveni 1 epizode mēnesī. Dažreiz varbūt būs vairāk, bet mazāk mēs īsti nevēlētos. Bet jāskatās, kā būs tās iespējas. Un, jā, tas princips paliek tas pats. Mēs vienkārši uzaicināsim skolēnus, skolotājus un absolventus, ar ko parunāties. Pagājušajā gadā mums bija tikai skolēni. Jā, šogad vajadzētu censties vairāk, jo man liekas, daudz interesantāk un piesaistošāk būtu tie skolotāji. Ko viņi domā, jā, absolventi arī. Jā, tikai šogad bišķiņi nopietnāk mēs gribam tam visam pieķerties. Un, jā, bet princips paliek tas pats. Vienkārši cerams būs viss tas tā regulārāk un kvalitatīvāk. Ļoti cerams. Un, jā, un tad epizodes būs apmēram no 30 minūtēm līdz stundai. Ja ir kaut kas vairāk ko parunāt, tad uz stundu. Ja kaut kas mazāk ko runāt, tad kaut kādu pusstundu. Un, jā, mēs mēģināsim tā iekļauties, lai būtu tas laiks, ko cilvēki grib veltīt, lai noklausītos, bet lai arī nebūtu pārāk īsi, kā vienkārši kaut kāds video, lai tas tiešām būtu tas podkāstu formāts. Jā, arī jāpadomā, ka tomēr ir kāds absolvents, kurš brauc no kādas citas pilsētas, lai nav tā, ka viņš ieraksta kā 20 minūšu epizodu un brauc atpakaļ, un tā, lai ir vērts, un lai viņš tomēr paspēja kaut ko pastāstīt. Jā, arī. Un es domāju, ka, piemēram, kādiem absolventiem un tā tālāk, viņiem būtu vairāk ko runāt, daudz tās tēmas, jo tur ir ne tikai par skolu un ārpus skolas dzīvi, bet tur tā jau ir vienkārši pagātne, bet viņiem ir arī ko stāstīt par tagadni, ko viņi tagad dara un tā tālāk. Un tur noteikti vairāk ko parunāt. Un, jā, kaut kā tā tas arī
pārstāv vispār šogad. Nu, mēs mēģināsim arī likt to īso formātu TikTokā. Par Instagram mēs vēl nezinām. Tas vēl ir jāizdomā. Bet jā, mēs mēģināsim tos īsos formātus arī likt un bišķiņ tā regulārāk, kā teikt. Un, nu jā, kaut kā tāds arī, man liekas, viss par šo gadu. Jā. Un tad, protams, mūsu mīļākā sadaļa, kas ir katrā epizodē, ir ātrie jautājumi. Tātad es varu sākt, mēs mēģināsim tiešām ātri. Tātad, kādu ēdienu ēdi visvairāk vasarā? Es varu sākt. Tātad, tā kā es pašā visu savu vasaru pavadīju Norvēģijā, no jūnija sākuma līdz augusta sākumam. Tur tas ēdiens, viņš nav tik daudz dārgāks, bet viņš ir. Un tad, nu jā, arī tur īsti nav tas laiks kaut ko baigi gatavot un kaut ko tādu. Un tad uz beigām vispār tas uzturs, ko es lietoju, bija briesmīgs. Un to es jūtu un varēju redzēt, un tas bija ļoti slikti. Bet jā, es teiktu, ka es ēdu kaut kādos periodos daudz zemenes, bet tas ļoti ātri apnika. Tad pēc tam es ēdu daudz avenes, no kurām bija ļoti slikti, bet man tas nekad nebeidzās. Es viņus turpināju visu laiku ēst. Un tad tas mans top ēdiens, ko es ēdu, bija hotdog maizes ar nutellu. Vienkārši hotdog maizes paņem, iebāz nutellā un graudz. Tas bija tas galvenais ēdiens. Tad vēl es ēdu kaut kāds pīcis un frī, bet es teiktu, ka hotdog maizes ar nutellu bija tas mans ēdiens. Ko jūs ēdāt? Jā, es nezinu, ko kādu otros ēdienus, es domāju, es tā ļoti labi sabalansēju, tur vienu nedēļu to, otru to. Es drīzāk teiktu, ka es ēdu saldējumus visvairāk noteikti, jo tie bija gandrīz katru dienu. Varbūt ne katru dienu, bet vairākas reizes nedēļā. Es domāju, ka noteikti saldējumus ēdu visvairāk. Lai atvēsinātos, super. Jā. Par mani tā kā es arī pavadīju visu vasaru Norvēģijā un tās ļoti, ļoti dārgās cenas, tad mums bija tik ierobežot. Tad mēs visi tā kā, vairākas reizes gājām uz to veikalu un mēs tos visus plaukus pārmeklējām, izpētījām tur tās lētākās cenas. Un tad man liekas, varētu teikt, man tas gāja pa posmiem. Sākumā tā kā tas, kas man bija paņemts līdzi, tur kaut kādas putras, tur rīsi, kaut kas tāds. Roltoni, protams, tā. Un, sākumā bija grūti saprast, vai man sanāks visiem tiem 2 mēnešiem un arī tā nauda. Un man sākumā, es paņēmu līdzi tikai, man bija 30 eiro uz konta, kas ir ļoti, ļoti, ļoti maz. Un pēc tam es paņēmu arī avans, bet, man bija ļoti, ļoti grūti ar to naudu. Bet, sākumā es tur ēdu, tad, kad mums bija rītīgi daudz darbs, es ēdu vairāk tos roltons un tā. Jo, man bija interesanti ēdieni. Jā, Ramona ļoti izpaudās. Viņa tur tos roltons, lai viņai nav jādara viens un tas pats. Viņa tur dasas lika iekšā, majonēzi, spied lēto majonēzi, kas garšo vienkārši traģiski. Jā, kaut kāda tāda dzeltenīga. Viņa ir koša neona dzeltena. Tā kā koša. Es viņu maisīju roltonos iekšā. Ko es žāvētu dēs, man bija līdzes, viņa griezi iekšā roltonos. Nē, es eksperimentēju. Tad tur, kur bija jābūt makaroniem, es tā kā zupiņu taisīju un tā kā visādi, jā. Un, lai katru dienu savādāk tās pusdienas. Un pēc tam es ar laiku, tad tas leduskapis mums nedarbojās. Man viss ēdiens apelēja. Es iedomājos, es aizēju uz veikalu, visu savu naudu iztērēju, nopērku visu mēnesi mēst. Un viss apelē. Jā, tā tur bija tajā leduskapī. Arī es nopirku tīkši, tie, kas skatās video, kaut šī tāda sierkluca, vienkārši milzīgi. Es viņu nogriezu tostermaizēm vienreiz. Tikai 2 maizītēm, pēc tam es aizēju uz leduskapu un viņš ir apelējis. Es negribu runāt par to, kā es jūtos par to. Tas bija, man liekas, dārgākais pirkums man Norvēģijā. Un jā, kaut kā tā, tas ēdiens tur bija traģiski arī, Jā, tad kas tālāk, tad es ēdu kaut kādus tos pēdējos pārpalikumus un mēģināju izdzīvot. Tad jau es biju nopelnījusi to, es varēju izņemt avans. Un tad es sāku normālāk ēst, tāpat kā Madara, tās hotdog maizes sākumā hotdogs, un tad viss skaitīja savu to algu desās, jo tur bija tās lētās desas. Un tad tie hotdogi, tad viņi likās pēc tam reāli pretīgi, tā kā viņas reāli nevarēja ēst. Tad arī tās hotdog maizes šokolādi. Tad mums bija, tad mums atveda priekšnieks tās kaut kāds 20 baltmaizes.
Jā, tu viņus sakēdi. Man bija visu laiku šokolādes maize, tāda no tēlas maize. Es izgāju ārā uz lauku, paņēmu, sagriezu zemenes, uzliku virsmu, tas bija mans kārums vienmēr. Jā, kaut kā tā. Bet, varēja just tiešām, nekad nebija īstā enerģija. Es nezinu, es nekad nejūtos, man liekas, tā ļoti, ļoti labi. Tur, jo, man liekas, viena no tām lietām bija tas ēdiens, kas bija vainīgs, jā. Jā, viens bija ēdiens, to varēja just, un to varēja redzēt, vismaz man, piemēram, uz ādas tur, nežēlīgi. Un, jā, es nezinu, kaut kā tā. Bet, jā, nākamais jautājums. Kāda dziesma tev visvairāk atgādina vasaru? Robertu, var sākt. Es nezinu, man būtu tā kārtīgi jāpadomā. Es nebiju aizdomājies par šo jautājumu. Es nezinu, manuprāt, tāda ļoti arī nosaukumā ir Carnival Youth vasara bez internetiem. Paldies. Es nezinu, kāpēc tā nedaudz atgādina to vasaru. Jā, es neesmu aizdomājies. Iespējams, varbūt. Nē, man nav vairāk piemēru. Tas arī viss. Es tā teiktu, ka tā dziesma. Jā, ok. Labi. Jā, tā man dziesma atgādina vasaru. Bet tieši ar šo vasaru es vairāk asociēju dziesmu The Cup, jo mēs braucot pikerbusā, tas ir tie, kas mēs strādājam busiņā. To dziesmu visu laiku likām, tad bija vēl viena dziesma, bet to es zinu, ka Ramona teiks, tāpēc to es neteikšu. Bet jā, The Cup, es īsto artistu neatceros, bet jā, tā dziesma, un tad, es nezinu, vēl man vasaru ritīgi atgādina tā dziesma Entombed no... Kam viņi ir? Nekad tādu neesmu dzirdējis. Nē, es dzirdēju. To es dzirdēju. Mēs klausījāmies toreiz kalnā. Jā, tās dziesmas, tās tieši no Norvēģijas, un tās man ritīgi atgādina šo vasaru. Jā, kaut kā tā. Ramona? Man tas arī no Norvēģijas. Es varētu teikt, tā kā kopumā man nav varbūt tā konkrētā viena dziesma, bet kaut kas no Deftones vai Radiohead, kad mēs vakaros, kad vienmēr bija tie skaistie skati. Tas bija dziesma no Deftones, jā. Kā viņi sauc? Entombed. Jā, tad es zinu, noteikti zinu. Bet jā, tad tie skaistie skati un tā mūzika vienmēr tā kā ļoti, ļoti piestāvēja. Un vēl, kā sauc to stirnēto dziesmu? Es neatceros. Pirkstūrā. Jā, tā bija tāda arī tas, kas mums skanēja tajā pikerbusā un mājā. Ar logiem vaļā pa pilsētu līdz veikalam. Jā, tās bija tās visvairāk, kas atgādina to vasaru. Kāds ir nākamais jautājums? Ko labāk sauļoties vai peldēt? Man personīgi es labāk peldu nekā sauļojos. Man patīk arī vienkārši pagulēt, bet es īsti, es nedaudz varu nosauļoties, bet īsti ne, un tāpēc sauļoties īsti nav man mērķis baigi nosauļoties, jo tas īsti nesanāk. Bet, un man vienkārši pārsvarā patīk kaut ko aktīvāk darīt, piemēram, tur peldēt vai kaut ko citu darīt pie jūras vai, nezaru vai vienalga, kur ir tā iespēja. Tā kā es pārsvarā teiktu, ka es labāk peldu nekā sauļojos. Bet arī ir dienas, kad negribās, un tad es varu pagulēt, bet es nezinu, vai es to saucu par sauļošanos, jo es nezinu, es īsti nesauļojos. Jā, tev, Ramona? Man tas varētu tas tā puses, jo man ļoti, ļoti patīk peldēt, bet man tajā pašā laikā arī patīk sauļoties, ļoti aizbraukt uz jūru vai kaut vai mājās sauļoties, es nezinu, tas tā. Man abas tās lietas ļoti, ļoti patīk. Bet labi, ja aizvēlās, tad noteikti labāk peldēt, jo es nezinu, ūdens man patīk labāk, un tomēr tas ir interesantāk nekā kaltēties saulē. Jā. Man ir tā, ja ūdens ir pa vēsu, pa augstu, kur tu nevari uzreiz vienkārši ieskriet ūdeni un viss kārtībā, kur ir tiešām jāmēģina pierast pie tā ūdens, es tad labāk sauļojos. Cik sauļojos, tur guļu, bet man sanāk nosauļoties vismaz. Bet peldēt, ja ir rītīgi tāds silts ūdens un man nav tur šausmīgi ilgi jāpierod vai kaut kā tā, tad es labāk peldu. Tad es domāju, tas ir daudz foršāk nekā, kā teica, kaltēties vienkārši saulē. Tā kā peldēt, es domāju, daudz foršāk. Bet, jā.
Un tad pēdējais jautājums. Kur jūs pavadījat savu ideālo vasaras dienu? Tas ir baigais jautājums, vai tu esi izdomājis, Robert? Es esmu izdomājis. Šobrīd tas ir ļoti nerealistiski, bet vispārīgi man ideālā vasaras diena ir, kad es biju mazāks pie savas omāmas. Katru vasaras dienu pamostos. Viņi dzīvo Rojā. Jūra ir ļoti tuvu no viņas. Es teiktu, pat kādas 100-200 metri, ne vairāk. Pamostos, pēt garšīgas brokastis, tad aiziet paspēlēties ar pazīstamiem draugiem, kas tur kādreiz bija Rojā. Tad gan jau noteikti aiziet uz jūru, pavadīt lielāko dienas daļu jūrā. Vai arī pirms iet uz jūras, man mīļākais ēdiens, kad man omāma cep pankūkus. Viņa gandrīz katru reizi, kad es braucu pie viņas, viņa izcep pankūkus. Tas man tiešām tā ļoti atgādina šo te vasaru. Un tad pavadīt jūrā. Un vakarā aiziet pirms veikala slēgšanās, nopirkt kaut kādas uzkodas noteikti. Un tad pasēdēt nedaudz telefonā un iet gulēt. Jā, tā būtu man tāda perfektā diena. Vienkārši relaksēties visu laiku, neko nedarīt. Tā kā jā. Ok, forši. Tad es varu stāstīt. Man tā ideālā diena, es nezinu, man noteikti ir daudz variantu, ko es gribētu darīt vasarā, kas man būtu ļoti forša diena. Bet es teiktu, ka tā ideālā diena man būtu ar savu ģimeni. Mēs vasarā parasti vismaz vienreiz mēģinām būt kaut kādā kempingā. Es, savu vecāku un manu brāļu un viņa ģimenes. Un es teiktu, ka kaut kādā kempingā kaut ko vienkārši pavadīt laiku kopā, paspēlēties ar bērniem, uzēst kaut ko, un tad ar kaut kādu tādu interesantāku pieskaņu. Es nezinu, piemēram, ūdens moči, vai pabraukt ar ūdens dēli, vai es nezinu, tur lekt no tā striķi, vai kā viņi tur sauc. Kaut ko tādu interesantāku padarīt, jo tas man tās visforšākās atmiņas, vienkārši pavadīt to laiku kopā ar ģimeni. Un, kaut kā jautri, jo man vienmēr prasās kaut kāds tas kā jautrums, kaut kāds tas adrenalīns. Tur nav nekas baigi specifisks, vienkārši ar ģimeni pavadīt laiku, kaut kur atpūšoties, bet arī jautri pavadot laiku. Tā būtu man tā ideālā diena. Un lai ir silts, bet nekarsts. Daudz aktivitātes. Šausmīgi daudz. Jā, un tad man ir tādas divas idejas. Es sākšu tā ļoti, ļoti īsumā ar pirmo. Es varbūt esmu Madarai stāstījusi, ka tas ir tas mans viens no mērķiem. Es nezinu, vai tu tā kā atceries gan jau. Gulēt basēnā un ēst suši. Jā, tā kā es gribu, tad, kad es pelnīšu tā kā normālu naudu, tad es... Tā kā es neesmu daudz ceļojis, es aizbraukšu kaut kādā ceļojumā, uz kādu rītīgi labu 5 zvaigžņu viesnīcu. Un mans mērķis tā kā tas mans mīļākais ēdiens redzēja vienreiz tik tā kā es gulēšu basēnā un tur ir tā milzīgā kaut kā tāda laiviņa koka. Un tur ir tā kā ļoti daudz suši, viņi maksā kādu štuku, man liekas, reāli tāda reāla laiva, Un tas visu dienu ēdīšu tos suši. Tas vēl joprojām, tas man palicis tā prātā vairākus gadus tiešām ir, Bet, ja jau jūs runājat par tādām mīļākām lietām, tad tā otra ideālā man diena noteikti būtu arī paiet kaut kā atpakaļ laikā. Un, man liekas, tie labākie brīži varbūt bija tie, kad man vēl bija tā kā svētku sajūta kā mazam bērnam, tad, kad tu vēl nezināji, kāda ir pasaule, varbūt kaut kāda Ziemassvētku vai Jāņa. Tad, kad, es nezinu, piemēram, tur Ziemassvētku, Jāņos. Es nezinu, man tētis teica, ka jāiet papardēs, tur tie jāņtārpiņi meklēt, un tas papards iet, un man likās tāda, mistērija kaut kāda, ne? Un es nezinu, tāpat arī Ziemassvētkos es sēdēju pie loga un gaidīju to salavēcu katru gadu, un es nezinu, man liekas, tas tie interesantākie brīži, tie svētku brīži, kad es kaut kam ticēju vēl. Tā bišķiņa. Bēdīgi, bet priecīgi. Es saprotu, par ko tu runāji. Bet, Ziemassvētku laikam vasarā nebūs. Bet, Jāņi. Tad. Jā, kaut kā tā. Tie bija mūsu ātrie ilgie jautājumi. Man liekas, ka mums viņus jāsauc par garajiem, ilgiem jautājumiem. Vienkārši jautājumi un tad runājam, cik uziet. Jā.
Bet, nu jā, kaut kā tā, man liekas, arī ir viss, ko mēs vēlējāmies jums pateikt. Jā, tā bija mūsu vasara. Nedaudz secinājumi par pagājušo gadu un plāns par nākamo gadu. Un jā, tad jau uz tikšanos ar viesiem drīz. Un jā, es ļoti ceru, un es domāju, ka mēs visi ceram, ka jūs ļoti izbaudīsiet mūsu epizodus, kad viss mūsu iecerētais izdosies. Un jā, lai viss izdodas mums un jums. Un tiekamies nākamajā. Atā! Tā.